Latvijā ir vairāk nekā 10, bet visā Baltijā vairāk nekā 40 krāsaino metāla lūžņu pārstrādes uzņēmumu, kuru ražošanas procesā veidojas videi kaitīgi ražošanas atkritumi. Uzņēmums Dīleris uzstādīs Latvijas teritorijā pirmo alumīnija lūžņu kausēšanas iekārtu ar paaugstinātu jaudu, samazināt energoresursu patēriņu un CO2 emisiju, kā arī līdz minimumam samazināt kaitējumu apkārtējai videi un ražošanas atkritumu daudzumu. Šis projekts bija īstenots ar Rīgas Tehniskā universitātes speciālistu palīdzību. Viņi izstrādāja speciālu projektu kausēšanas krāsni. Šai krāsnī ir nodrošināts optimālais temperatūras režīms, gāzes sadegšanas režīms, optimālais spiediens un gaisa kustības kontrole. Tas viss palīdz nodrošināt optimālo kausēšanas režīmu. Lai samazinātu alumīnija kausēšanas laiku, lūžņi vispirms tiek sasmalcināti, pēc tam attīrīti no piemaisījumiem, tādējādi iegūstot kvalitatīvāku gala produktu. Pateicoties energoefektīvai krāsnī, ir samazināts gan gāzes patēriņš, gan kaitīgie izmeši. Gāzes patēriņš bija samazināts par 20% un ražošanas laiks tika samazināts par 30%. Piesārņojumi, kas radas procesa, alumīnija sārņa, tie ir samazināti par 90%, tāpēc, ka šajā krāsnē ir iespēja tos arī atkārtoti pārkausēt ar speciālu temperatūras režīmu, ar speciālu spiedienu. Tādi stīni tiek pēc tam piegādāti ārzemēs alumīnija detaļu ražotājiem. No mūsu stīniem pēc tam tiek izgatavotas dažādas automobīļu detaļas. Uzņēmuma Dīlers ražotnē, kas uzbūvēta ar Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu atbalstu, 10 stundās tiek pārkausētas 5,5 līdz 6 tonnas lūžņu. Visa saražotā produkcija tiek eksportēta.